Šodienas semināra tēma bija sekmīgi darījuma soļi. Pa pamatu es ņēmu Brian Tracy, amerikāņu pārdevēju, kauča un izcilu pārdošanas guru metodiku, savijot to kopā ar savu darba pieredzi, ar savu biznesa pieredzi. Pašai man pieredze ir jau tuvu 2 dekādas pārdošanā, un visu laiku esmu vadījusi pārdošanu, bijis pats pārdevējs, joprojām esmu pārdevējs. Un savā seminārā šodien dalījos faktiski tādā vairāk uz korporatīvo pārdošanu vērstā stāstā, ko ņemt vērā pārdevējiem, ja viņi iet tā kā 1-pret-1 pie klienta. Tas, kas ir svarīgi, kāpēc būtu vērts atnākt uz šo, ir tomēr tie pieredzes stāsti no Latvijas, jo teorijas ir teorijas. Teorijas labas, lai sastrukturizētu kaut kādu, teiksim, vēstījumu, bet tas, ko es dodu, es vienmēr dodu tādus īstus, dzīves, garšīgus piemērus no dzīves. Arī, kā es teicu, šodien seminārā man pašai pilns vēders ar taureņiem pastāstīt tikko svaigo kārtējo pieredzi pie klienta korporatīvā. Un tas, ko es vienmēr stāstu visos semināros, pārdevēji iedalās hunteros un farmeros, tie, kuriem patīk medīt, un tiem, kuriem patīk to medīnu sadalīt. Un pārdošanas vadītājiem savukārt jāmāk ir redzēt, kur ir tie medītāji, kur ir tie varbūt medījumi jau apstrādātāji. Un tās lietas, par kurām mēs runājām šodien. Tāpat es vienmēr arī saku, ka kad vēršās uzņēmumi pēc palīdzības vai pie konsultantiem, tad, kad viņi mēģina šos farmerus izcīt ārā medībās, jo farmers vienmēr būs diskomfortā. Un tās tēmas, kuras kopīgi vienkārši vēlreiz akcentējot, vēlreiz izrunājot, mēs tās kopīgās tādās sarunās arī pie jaunām atziņām nonākam. Ļoti vērtīgs pasākums, vērtīga kopā būšana, tā kā paldies par doto iespēju. Pozitīvi pārsteigta, ka semināru apmeklē diezgan daudz dalībnieki, un bija iespēja ne tikai būt klātienē, bet arī vērot online. Tā tiešām ir lieliska iespēja ne tikai atradoties viena konkrētā vietā, vērot to, kas notiek, vai klausīties noteikti interesantu savu aktuālu tēmu, bet arī īstenībā tā ir lieliska iespēja būt jebkurā pasaules malā vai jebkurā Latvijas pilsētā un tiešām dzirdēt to, kas ir aktuāli, to, kas ir interesants un to, kas tiešām iedvesmo. Manas izvēles tēma par konfliktu situāciju vadīšanu bija svarīga no tāda viedokļa, ka īstenībā mēs katru dienu saskaramies ar konfliktiem, lielākā vai mazākā mērā vai grūtām situācijām, gan strādājot ar klientiem, gan arī strādājot komandā ar kolēģiem, gan arī personīgai dzīvē. Un ir pamata principi, kurus nepieciešams zināt, lai konfliktu situāciju vadīšana vai grūtu situāciju vadīšana veicās labāk. Un vislielākā mērā viss, kas tur ir atkarīgs no mums, no katra konkrēti. Un viss, kas ir atkarīgs no mums, viss, kur mēs redzam savu iespēju attīstīties, pilnveidoties, tas rāda arī mūsu izaugsmi un arī mūsu konkurētspēju. Tāpēc, manuprāt, tēma ir ļoti aktuāla, un es tiešām novērtēju iespēju gan uzstāties šeit, gan arī aicinu visus, kas vēlas, un arī potenciālus dalībniekus piedalīties arī citus pārdošanas seminārus, kurus organizē Tirdzniecības kamera.